komandu, ar kuru maz uz kādu laiku tiks iesaldēta. 8 spēļu sērija ar 1, bet Mainieki abas reizes atspēlējās un pirmo periodu uzvarēja ar 4-2. Otrajā savu pārsvaru palielināja līdz 6-2 un beigās uzvarēja 8-4. Divus vārtus pats, divreiz arī piespēlējot partnerim. Arī šodien noskaņojies gūt rezultātus un jau apspēlēja šeit centrā. Kontrolēt Bulgijas ar finta palīdzību mēģināt iespēlēt partnerim. Tagad Salda Tēnuks 3-2 pārēja, maina malu. Ārtis atrod viņš pretējā malā Cekarevu un pieslēdzās uzbrukumam Boroduška. Remse tiek atrunas laukuma centrā un nesanāk metiens Stratanam no labas pozīcijas. Osīts stūri, bet viņu savīts, vienīgo vārtu autors. Īks Nāgliņš, Osīts, vēlreiz Nāgliņš. Netiek pie metiena. Deivids Osīts var priekšā Orlovam un Orlova metiens ar kāju. Atmaiņas meta kājās par retiniekam. Pociņš ļauj tiesneši turpināt spēli. Orlovs izdara metienu, bet arī tās tiek bloķēts. Tagad pretuzbrukums Grunbergs pa labo malu apskrien. Grunbergam. Spēlēt. Bukels. Bumbu Boroduška, bet neveiksmīgi piespēle partnerim. Salda Tēnoks stūrī Nāgliņam vārdu priekšā Cekarevs, viņam arī seko piespēle un šķiet. Boroduška, Osīts, Salda Tēnoks pie bumbas. Un skaisti izspēlē. Boroduška. Kristeram neizdodas trāpīt. Kapitulē. Nu, vērosim, kā attīstīsies cīņa turpinājumā. Šajā sezonā Ārdažiem otriem divreiz Lielvārdi zaudējusi spēli, ja ir bijusi vadībā pēc 20, tad 2-1 pretuzbrukums Osītis pinto, bet bumbiņi pazūd no nulles lāpstas, beigās sanāk. Jā, treniņu tērpā, kuram vismaz pagaidām uz spēli uz kādu mirkli ir beigusies. Izstāst, ka tas ir Kociņš, kurš arī pašlaik ir izkritis no rotācijas. Kurš 2005. gadā un savāca 100 rezultatīvitātes punktus. Tur gan vadībā Mainieki diezgan ātri. Almērieši ir iesākuši precīzi, bet Sandis Mihailovs. Giņkoši sezonu visnotaļ saraustīta, bet pie savas trešās piespēles viņš ir ticis un uzreiz Tutāns met. Tas nozīmēs vārdsargu maiņu. Tutam jau bija viena sarkanā kartīte. Skrien uz vienu malu, piespēle sako pretējā virzienā. Irmuška bloķē metienu un dodās pretuzbrukā. Pilnīgi brīvs, bet kuro reizi griezies rotācijā. Metiens pa vārtu stāv trāp Tutāns. Salda Tēnokam, kurš pieslēdzies uzbrukumam, kamēr Deivids Osīts viņu nodrošina aizsardzībā. Orlovs met Puzuls aci. Vēlreiz Orlovs pie bumbas, metiens un vēlreiz Puzuls un vēlreiz Orlovs. Nomainās uzbrucēji. Sākās skriešanās no vieniem vārtiem uz otriem. Maina malu, Žukelis metiens vēlreiz vārtu staps. Mainieki joprojām
tiešām uz barankas. Valda metiens un no vārdu priekšu saklāt šo bumbu arī neklāt dzīvē piespēl Orlovs. Partneru Stratāns. Atbrīvojas Osītis, saņem viņš arī bumbu, bet tur divus. Neģinojas priekšā, pa stābu trāpa Orlovs un pēc tam Grünbergs. Iziet diagonāli, bet pēc rikašana gumulā pie Grünberga vārtu priekšā. Te bloķēšana. Jā, ir bloķēšana. Vēl 20 sekundes vairākums laukuma saimniekiem. Tas metiens ir diezgan viegli. Paliek 9 sekundes vairākums sāc komandai. Neko tiešām sevišķi bīstam. Mājnieki tā arī nav. Spējuši tajā vairākumā izveidot. Un te kā pēdējās sekundēs brāļu Nāgliņu saspēle, bet Puzulis darbojas lieliski vārtos. Nu jau spēlē 5-5. Viesi pretuzbrukumā Polis tikko iznācis no Nāgliņš tiek garām Kasparam. Nāgliņš ir vārti! 1-3, jo interesantāks būtu cīņas turpinājums, un te Osītis tomēr netiek pie bumbiņas. Saviņš individuāli Grünbergam un izspēlus un šiem vārtiem. Šeit presingu. Izdodas izlausties starp 2-15 sekundes. Nāgliņš met apsiņš Puzulis. Bet tomēr 4,5 minūtes pirms perioda beigām pretuzbrukumā Miks Nāgliņš. Tajā periodā sekretariāts saskaitījis par 3 metieniem vairāk. Ādaču komandai pirmajā periodā 8-5, otrajā 11-8. Rezultāts ir nelabvēlīgs un mēģināts rezervē. Daļēji uz Ralfa sirds. Šeit 4. vārti, kas ļoti sāpīgi bija mājniekiem. Tikko izdevās panākt 1-3. Pirmajā aplī iemet 5. Tagad otrā perioda sākumā viņam arī jau precīzi metieni. Polis 1-1 un gaida partneri. Ir atbruņo Nāgliņu un Ginko metiens arī šī. Tagad Vaivods uz skaista izspēle jāmet vārtos Krister. Uz mērķi. Osītis 1-1. Osītis metiens no kapteinis. Beidzot iemet, tā var teikt, un panāk 2. Zaudēja 2-3, lai gan vēl 2 minūtes pirms beigām bija 2-1 vadībā. Kādreiz izniegotais uzbrukums. Nāgliņš vārtu stāps un pēc tam Puzulis demonstrēt vēl nav. Atmetuši cerības uz pozitīvu iznākumu šajā spēlē. Kā vēl bumba Osītim nonācis, ka viņš mēģina ar fīta palīdzību tikt vaļā no sedzēja. Osīņš mētoties un virs pleca Doniņībā. Krīsliņš dēļiem dabūšu viens jubilās Polis, 1-1 Mīns. Vārtu staps bumbā atpats laukumā un Vārtsargs atgādina. Tad ķekava gan ir uzņēmusi kursu uz to, lai spētu to paveikt ar 2 minūtes laikā.
Piespēle vārti ar Blumfelds, Līgs izspēlē uz šiem vārtiem. 2-8. Nu šie vārti tiek paši. Tur pie vietējās Rubenis brauks ķekarē B un B. Iespējams jau, lai šeit varētu būt izdevies diezgan labi uzlabot savu. Centrā. Bumba, tagad pret Kusiņu joprojām Osīts ar bumbiņu. Cekarevs kārtēji ar rikošeti, bumba lēkā un Puzuls tomēr atkal no detiķteņa, tagad tā varētu būt autobus. Nāgliņš met un beidz. Nāgliņam precīzs metiens, otrais šovakar. Ceros trītī pārējā. Briedis metiens bumba pārnos 4-8. Bet Rāls nepieļauj to, ka Grunbergs aizskaņ Stratāns Kirmuškam. Prasa piespēli un jau atvēzējis, lai mestu trešo minūtes. Jāspēlē spēles trešajā periodā. Grunbergs met un iekar trešos vārtus šovakar Gvido Grunbergs. Blumfelds ilgi ar bumbu mēģina iedot Mihailovskim, tomēr neizdodās. Tagad sākās šķiet punktu medības spēlētājiem. Aizsardzība vairs nevieniem šķiet nav prioritāte. Cekarevs. Saci. Māņēkiem labākā spēlētāja balva 2 vārtu autoram Mikam Nagliņam.